Čau! Viens no veidiem, kā mēs varam stiprināt savu ķermeni, imunitāti, pretdarboties vēža slimībai, ir gavēšana. Gavēšana kā ķermeniska attīrīšanās, arī garīga attīrīšanās, jo, kā jau mēs zinām, mūsu fiziskais ķermenis un mūsu mentālā veselība, gars, tas viss ir saistīts, līdz ar to arvien vairāk, jo tātad mēs zinām, ka gavēšana ir jau sena tradīcija, gan kristietībā, gan jogā, un noteikti būtībā praktiski visās reliģijās vai visās kultūrās. Un arī mūsdienās ir vairāk atzīst šo te gavēšanas efektu par gavēšanu gan jau mēs parunāsim kopumā, jo tā ir tāda milzīga, liela tēma un par to noteikti ir vērts runāt un iespējams arī vairākus sižetiņus taisīt. Konceptuāli mēs varam gavēt gan tā ekstrēmi, atsakoties kaut kādu laiku vispār no ēdiena vai arī pat no ēdiena un ūdens. Un tad mēs savukārt varam gavēšanu atteikties un ievērot zināmu diētu. Un tad savukārt mēs varam iet vēl solīti tā kā atpakaļ un neēst zināmu diennakts laiku, kas tagad ir kļuvis populāri, piemēram, 12 vai 14 stundas diennaktī neēst. Tas nozīmē, piemēram, es sāku ēst 10 no rīta, un pēdējais, kad es ēdu, ir 8 vakarā. Un tad kopā sanāk, ka tās ir 14 stundas. Tādā veidā mēs dodam ķermenim iespēju atpūsties. Lūk, un tad, protams, ir noteikti vēl dažādi tādi gavēšanas veidi, bet gavēšana konceptuāli nav badošanās, tā ir atteikšanās no kaut kā, un kas man ļoti patīk, ka tomēr gavēšana ir, mēs tādā veidā tā ļoti mērķiecīgi ne tikai attīram savu fizisko ķermeni, kas mums šiem onkoloģijas diagnozes īpašniekiem ir svarīgi, jo tādā veidā mēs tomēr ķermenis sāk attīrīt un gan gremošanas sistēma iztīrās, gan, ja tā ilgāk gavē un tiešām pat badojās, tad nēd. Tas vecās nevajadzīgās šūnas tiek apēstas, ķermenis vienkārši sāk viņas patērēt. Bet šajā laikā tas garā muldēšana rezultēsies tā, man liekas, ka šobrīd ir pateicīgs laiks, jo nāk Ziemassvētki, vēl ir pāris nedēļas palikušas līdz Ziemassvētkiem, un šis noteikti tāds brīdis, kad pat, ja liekas, ko es tur, kad es tur tagad, man tagad darbā tur jāēd un pusdienas un vēl kaut kas, un tad bērni, un tad es viņiem taisu, kā es neēdīšu, viss šitais pārējais, tad būtībā Ziemassvētki tas foršs laiks, vai ne? Gada beigas, un mēs varam, vai ne, un kristietībā Ziemassvētku, pirms Ziemassvētku laiks arī ar gavēni saistās. Un mēs varam teikt, hei, ļoti labi, es arī izaicinu sevi. Nevajag, es teiktu, ej to moderno ceļu, īpaši, ja tu neesi pārliecināts un īsti nezini, tak mēs varam gavēt, atsakoties no konkrētiem produktiem. Mēs varam mēģināt atteikties no konkrētām emocijām, no kādiem sliktiem ieradumiem, no sliktām domām. Tas gavēšana šajā gadījumā var būt tāds solījums, apņemšanās sev. Es centīšos tuvāko x laiku, piemēram, 2-3 nedēļas, nedarīt to un to. Piemēram, es šajā laikā neesmu atteicies pilnībā vai kaut kā dramatiski limitējis savus ēšanas paradumus, jo es pēc būtības ikdienā cenšos ēst mēreni un tomēr produktus, kas nedara pāri manam ķermenim, bet tajā pat laikā darbā tas, kas ir visādi riekstiņi un tur rozīnītes un būtībā tu strādā vai
un tu tu meti mutē, un būtībā tu nekad nejūties izsalcis, tu visu laiku esi pilns. Un tas arī nav labi, mums tomēr vajag paēst, un mums vajag sevi iztīrīt, paēst un iztīrīt un sajust to, arī to bada sajūtu kaut kādā mērā. Un tāpēc viena no lietām, ko es daru, un ko es esmu apņēmies, es nesnekoju. Es pēdu brokastis. Tātad, pirmkārt, es neēdu brokastis mājās, es pēdu, kad es esmu darbā, teiksim, 9:00 pēdu, un cenšos tad vēlākais kaut kādos 8:00 vakarā paēst, iedot tās kaut kādas 12, 13, 14 stundas ķermenim atpūsties. Pa vidus ar pēdējā reizē, tad ir pusdienas, ir vakariņas nesnekot. Un nu jau kaut kādu laiku es šos te riekstiņus, rozīnītes, nerunājot par cepumiņiem un tā, nēdu. Šad tad paslīda kāja apēst kādu augli, bet arī tā ir snekošana, arī to es izņemu ārā. Un ļoti forši, un tādā veidā tu jūti, es varu atteikties, man ir spēks atteikties, jo tā ir tā viena no gavēņa centrālajām lietām. Mēs tādā veidā sevi stiprinam, mēs savedam savu dzīvi, normalizējam, mēs iemācamies atteikties. Es varu atteikties, es māku, es varu darīt šo un šo un šo, un tas ir man pa spēkam. Es varu nesnekot, un es joprojām jūtos labi. Ok, tad es varu iet tālāk, es varu vēl kaut ko izdarīt. Viena uzvariņa pie otras, un jā, kā tā lielā bumba arī veļās. Tāpēc es tev silti iesaku izmantot šo laiku savā labā, gavēt vai nu pa vecam, vai pa jaunam, atsakoties no kaut kā cita. Piemēram, man viena kolēģe teica, ka viņa atteiksies no tā saucamajiem rīlu skatīšanās, es nezinu, tur Instagramā, Facebookā, kur skatās, skrūlē un skatās, viņa saka, tas skaidrs, ka daudz pa daudz. Izmetīs, un tas nozīmē atkal, prāts ir mierīgāks, prāts neskrien, prātam ir laiks vienkārši kaut vai neko nedarīt. Lūk, esi tik mīļš, apņemies un sākot ar šodienu vai vēlākais ar rītdienu sāc gavēt pa savam. Un lai tev foršs pirms Ziemassvētku laiks.